Jā. Nu, būs labi. Tā, ko es ieguvu no projekta? Es ieguvu ticību sev, saviem spēkiem, es ieguvu jaunus draugus, sadarbības partnerus un sapratu to, ka nav nemaz tik grūti. Igauņi tādi paši kā mēs paši. Nav jābūt visam perfektam. Mēs neviens neesam perfekti, bet ir jādara. 1, 2, 3. No šī projekta es esmu iegūs ģeniālu ideju. Paldies! Jaunas paziņas, daudz interesanti notikumi notika. Jaunus draugus un atziņu to, ko mēs darām, ka mēs visu, ko darām priekš sevīm. Esmu izveidojis arī jaunus produktus, iedvesmojoties no šī projekta. Iedvesmojamies no citiem un darām tālāk. Jā, man ļoti patīk. Mina olen Risto Kukk, mesinik, Saaruse Mesila Osaühing. Läti projektis on olnud väga meeldiv osaleda. Oleme kohtunud paljude toredate inimestega, ilusa maaga. Sellest on palju kasu olnud. Paldies, aitäh! No projekta Local Taste es esmu ieguvusi jaunas draudzības un tuvāk iepazīšanos ar sava novada mairažotājiem. Kindlasti inspireerisid ilusad inimsuhted ja väga huvitavad tooted ja erinevad talud olid väga põnevad. Novada ietvaros iepazīstam citu mairažotājus, sadraudzējamies un vajadzības gadījumā varēsim atbalstīt, palīdzēt, satikties. Vispār viss man patika, bet vislabāk man patika tirgus virū un tie pārbraucieni no viena objekta uz otru objektu. Un otrs ļoti liels iegūms, ka es projektu laikā esmu aizbraukusi un ieraudzījusi tādas vietas gan Igaunijā, gan Latvijā, tepat novadā, kurās es nekad nebiju bijusi un arī nebūtu aizbraukusi, ja nebūtu šī projekta. Paldies! Kasu, mida on selles projektis saanud oleme, on kindlasti inspiratsioon, kuidas oma ettevõttes sotsiaalmeedia turundust arendada. Siis see näha, kuidas teised Lõuna-Eesti ettevõtjad tegutsevad, on andnud uut sellist hingamist ja kas või selline murede jagamine on olnud samasugune või siis ka just ka edulugude oma, mis annab jällegi endale seda jõudu juurde midagi uut luua. Lätlaste osalemine projektis annab võimaluse vaadata ka nende pilgul läbi, et võib-olla toob esile ka meie puudused, mida nemad kõrvaltvaatajana oskavad välja tuua. Šajā projektā es noteikti esmu iegūst ļoti daudz informācijas, ļoti daudz pieredzes. Protams, ka ļoti svarīgi ir arī tas, ka mēs esam satikušies dažādi mairažotāji, un mēs esam dalījušies tajā savā pieredzē, ko katrs no mums dara, parādījuši, iepazinuši daudzas lietas, kuras mēs arī varētu izmantot dažādas pieredzes, tādas knifiņus. No projektu šī es ieguvu draugus, pieredzi, ko kaimiņi izmanto, un protams, ieguvu receptes, kas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, šajā projektā ražotāji noteikti ieguva prasmi kooperēties, sadarboties, un es domāju, ka viņiem palīdzēja arī popularizēt savus produktus, iegūt produktu atpazīstamību arī citu ražotāju vidū un ļaut sadarboties savā starpā. Tas ir, manuprāt, būtiski. Mina olen antud projektis projektipartnerina või projekti koordinaatorina kaasas ja seetõttu minu jaoks on kõige olulisem olnud koostöö just meie peapartneriga, aga sellele me oleme saanud väga häid kontakte, kellega tulevikus teha ka järgmisi projekte. Nii et minu jaoks on kõige suurem kasu olnud just see tutvused ja kontaktid. Vērtīgākais šajā projektā man bija iegūtā pieredze. Es nokārtoju PVD atļaujas un sāku piedalīties tirdziņos gan Valmierā, gan projekta laikā mēs bijām uz tirdziņu Igaunijā. Antud projektiga õppisime väärtustama kohalikku maatoitu ja andma seda edasi ka järgmistele põlvedele. Nu jā, daudz ko ieraudzījām, un pirmajā reizītē, kad mēs bijām tur pie tām kazām, tur es, man liekas, pa daudz jau tiem saimniekiem uzpalījos ar saviem jautājumiem, bet ir tā kā aizmeties, ko es gribu darīt, nošpikots ir, lai tas sanāk, jā, tur īkšķi, nevar teikt, lai izpildās tas viss.
Jā, kaut kā tā. Minu jaoks on kõige suurem avastus selle projekti juures olnud Põhja-Läti. Et varem ma olen käinud peamiselt Riias, aga nüüd ma olen avastanud tänu Local Taste projektile ka Läti ja kõik toredad toidutootjad. Man ir bijis ļoti liels prieks būt šī projekta vadītājai un redzēt to, kā ražotāji aug, kā viņi kļūst par stipro plecu, uzmodrinātāju un iedrošinātāju. Tas ir bijis patiesas prieks un gandarījums. Paldies!